Vai jums ir bijis kādreiz tā, kad apšaubi jūsu kompetenci, vai apšaubi to, ka jūs kaut ko mākat vai nemākat, jums rodas saspringums, uztraukums, jūs samulstat? Man viens spilgs piemērs bija, kad es kā iesācējs emocionāla intelekta treneris, nebija tik ļoti pieredzējis, varbūt kā tagad, es sāku pasniegt lekcijas, un viena no lekcijām bija valsts iestādē, veselības valsts iestādē, un es skaidroju par to, kāda ir efektīvākie veidi, kā mācīties. Un es skaidroju arī par smadzenēm, kā smadzenes darbojās, un viena no doktoriem, kas bija auditorijā, ik pa laikam kaut kāds jautājums sāk prasīt. Vienu jautājumu, otru jautājumu, trešo jautājumu, un es sāku just, Dievs, viņi neusticās man, kāpēc viņi man tā testē, kāpēc viņi man tā pārbauda. Un viņi jau sāk kušināt viņas kolēģi, ļauj cilvēkam izstāstīt. Tie jautājumi bija labi, bet es ļoti satraucos, es tā kā burtiski sastingu, es nevarēju atrast īstos vārdus, ko teikt un kā darīt. Tā man bija. Šobrīd ir pagājušas daudz lekcijas, un es esmu diezgan pamatīgi pastādājis ar emocionāla intelekta metodēm, ko man darīt tādās situācijās. Es esmu nomainījis priekšstatu, ja cilvēki man kaut ko tādu prasa, dažādas jautājumus. Numur 1. Es varu pateikt, jā, es kļūdos, es necīnos, es nemēģinu zināt visu, es neesmu gudrākais pasaulē. Numur 2. Es varu pateikt paldies cilvēkiem, ka viņi man varbūt kaut ko norāda, ko var uzlabot. Vai numur 3. Jebkurā gadījumā viņi man kaut ko iesaka. Kolosāli. Arī šajās mācībās mēs iziesim cauri dažām emocionāla intelekta metodēm, kuras varbūt jums dzīvē noderēs. Lai varētu vieglāk, mierīgāk komunicēt kaut kādas lietas, kur būtu kāds jums apšauba kādu kompetenci. Piemēram, tur brauc kāds garām laivā un varbūt kaut kādā brīdī prasa, ko tu tur runā, un es varbūt tev neuzstāktos. Es saku, tas ir kolosāli, ka viņi to dara, mēs esam mierīgi un izbaudam dzīvi. Tiekamies mācībās!